man vajadzēja citas kurpes paņemt, tad ir kļūda. Mans смукums ir кļūда. Завтра никто ко мне не приходит, завтра полный выходной день. Да, и вот тогда уже обсудим подробно. Но вообще, на самом деле, надо... Добрый вечер, уважаемые слушатели. Начинаем хоровой гала-концерт 11-го Московского пасхального фестиваля. На сцену выходит камерный хор «Ауструме», Латвия. Mums tā kora telpa, mums tur ir 2 rindas sēžamas. Un ir sanāca tā, kā, es dziedu basos, un Līga man sēdēja tieši pretim. Un viņi visu laiku kavēja uz mēģinājumiem, es nezināju, kāpēc. Bet iespējas bija tāds, ka visu laiku nāk tāda ļoti aizņemta sieviete, ļoti nopietna, sievieties, jauna meitene. Un viņa bija tāda smuka cope, un man tāda frizūra ļoti patika. Man nepatīk, kad ir vaļa māte vai kaut kāda tur, nezinu. Bet mēs nevienu vārdu nevarējām parunāties, jo Liga neruna krieviski, es toreiz nerunāju latviski. Mums bija kaut kāds brīdis, kad mēs centāmies angliski. Tev vajadzēja no manis paņemt vai e-mail adresi, kaut kā tev vajadzēja, vai personas kodu, un mēs tur baigi kaut kā mums ilgi mocījāmies, jā. Jā, bet caur to mēs arī... Es atceros to nometni, pirmo nometni, ka viņš tikko 2008. gadā tā kā bija atbrauc, bet vēl ne pavisam, vēl visu laiku uz Maskavu brauc darīšanas kārtot. Un pirmo reizi skora nometni Zemītētis, laikam bija, un tu vēl neko nesaproti, ko tev apkārt runā, un mēs apkārt mierīgi telpā par viņu runājāmies savā starpā un ar meitenēm skaitījām plusiņus. Tad viņš mums gatavoja ēst, tad viņš runāja franču valodā un mācīja mums visu, un mēs tikai visu laiku priecājāmies, skatoties. Viņš nevajadīgi tā. Tas ir Rīgas Latviešu biedrības jauniešu kamerkoris Austrums, Sašiņš. To ir tur dziedājis kādreiz. Un es Liga tur dziedu jau, nezinu, kopš pasaules radīšanas. Es atnācu pavisam netīšami. Jo mani draugi Maskavā, viņiem ir rādi šeit, un tie rādi dzied tajā korī, un kad tie mani draugi Maskava uzzināja, ka es braucu uz Latviju, viņi teica, varbūt tu gribi dziedāt korī. Es nekādu mūžam neesmu dziedājis nekur, nekad, un es teicu, kāpēc ne? Gribu, jā. Jā, un es atnācu, un tā vispār bija mana pirmā sabiedrība Latvijā. Skaistums, patiešām. Tautiskā, jeb drīzāk tādā tautas stilā šūdināts. Bez ielocēm, bet ir tie saucamie ķīlīši. Nu, lūk, dodās iekarot Maskavu, jau jaunā, latviešu statusā. Un attiecīgi ģērbies latviešu tautas tērpā. Nu jā, es visu mūžu esmu gludinājis ierēģņu kreklus, apkaklīti, piedurknītes. Tagad gludina tautas tērpu. Arī forma. Вот латыши поют, пожалуйста, Латвия. Dzirdi, Saša, latvieši dzied pareizi padzied tvar. Bet Tatarstāna dziedāja, mēs divatā ar zirgu pa lauku ejam. Un tad? Šausmas, pat neērti kameras priekšā izteikties. Atceries to dziesmu. Esmu iemīlējies tevī Krievija, mēs ar zirgu divatā ejam. Tatarstāna. Tātad, ko mēs darām? Cikos tev jāiet prom? Es gribētu tā agrāk šodien doties. Nu, tas ir cikos tad? Pagalam neiedzīga skaņa. Cikos tas ir agrāk? Tu runā tā, it kā es zinātu.
Pēc pusstundas. Tad tev vajag gurķis uzreiz liec izlietnē. Labi. Ar sērkociņu vajadzēs aizdedzināt. Ko? Nē, es jau saslēdzu visu, kā vajag. Tev gribas kaut vai tevi veikt? Nu, dēliņi sašulīt. Kur mums tie gurķi? Labajā pusē dziļi ierakti sarkanajā maisiņā. Tā, tad es tev lieku visu un līgaina karotītes. Pirmais koncerts mums bija bērnu namā. Mēs uz turieni aizbraucām. Ārijs, diriģents, nikns kā velns. Viņš pirms visiem koncertiem bija pilnīgi nepieskaitāms. Mēs uztraucamies. Tā zāle briesmīga, tā kā betona bumbu patvērtne. Soprāni kā iedziedas, bet skaņa atgriežas un sitas atpakaļ pret pieri. Šausmas. Bet sapratām, ka dziedam viss kārtībā, jo, kad sākām dziedāt savas dziesmas, apraudājās mūsu pavadone, tā ukrainiete vai poliete. Agnese. Sapratām, ka dziedām labi, kad dziesmas guli laikā viņa sāka liet gaužas asaras. Aleksandrs Veņaminovičs ir redzams. Lūk, cilvēks, dzimis Maskavā, maskavietis līdz pat kaulu smadzenēm. Pēc izskata tumsnējs, kā Griša, bet pēc pasas latvietis, salnit. Kādreiz 50., 60., 70., pat 80. gados vecāki draugi mūždien šausminājās. Ko tu dari? Kā tu vari dot bērniem tādus vārdus? Veņamins un uzvārdā Salnit. Es teicu, liecieties jūs visi mierā, tas ir mans mīļotais vīrs, Aleksandrs Veņaminovičs Salnit, un būs viņa uzvārds un viss būs viņa. Un tā mēs arī dzīvojam, kā saku Salnit. Dzimis Maskavas centrā, 100% maskavietis. Maskavas kultūra pie tam tāda avangardiska, dzejnieki, mākslinieki, viss jauns, moderns, bet pasē rakstīts latvietis. Un par to neviens pat nedomāja toreiz. Ja ierakstīts, tad ierakstīts. Reizēm gan viņš ierunājās man vēsturiskā dzimtene. Kas tā par vēsturisko dzimteni? Kurš par to kaut ko zina? Neviens jau neko nezina. Dieva Tēva, Dieva Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Dievs Kungs, lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Kad piedzima bērni, kad nomira vīrs,